to dziesmu svētku lauku es vienmēr esmu nācis un ar bailēm it kā skaties un domājis, cik tad pilns viņš būs šogad, cik daudz te cilvēku vēl ir sanākuši, cik mēs vēl esam. Tagad pēc šiem pēdējiem dziesmu svētkiem viņu varētu saukt arī par mūsu lūkšanas vietu, par mūsu ticības vietu. Es nemaz nezināju, ka šai filmai vēl būs vajadzīgs arī pēcvārds. Если... Итак, Литва, да? Да. Литва. Литва. Никуда вы не денетесь, никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что, дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете, совесть вам в конце концов не позволит.
Жаль, что происходит в стране беззаконие и хаос. Где? Какая сила? Вы мне назовите хоть одну силу. Демократическую или силу? Там, вы говорите, партийную силу. Назовите мне хоть одну силу сегодня, которая может остановить хаос и кровь в стране. Где она? Кто эти люди? Мы, кроме осуждений из центра, ничего не услышали хорошего. Больше ничего. Только в нашем Советском Союзе армия поставлена в ранг бандитского формирования, которое действует произвольно по своему личному плану, как все объясняют. Президент ничего не знает, министр обороны не в курсе. Никто не хочет брать на себя ответственность. Я извиняюсь, если они не в курсе, так пускай они оставят посты, и пускай придет человек, который будет в курсе. У нас одна подписывает рука. Указ или приказ о применении силы для наведения порядка, а вторая рука пишет приказ или указ об увольнении людей из органов и из армии за выполнение предыдущего приказа. Как это может быть? Jau no paša mūsu brīvības cīņas sākuma, jau no 87. gada, bija pavisam skaidrs, ka impērijas savas pozīcijas neatdos. 5 no rīta es izbraucu no Viļņas. Manās rokās bija viena šī uzņemtā kasete, un es zināju, ka tā ir liecība, ar kuru pēc iespējas ātrāk man ir jānokļūst jebkurā televīzijas kanālā. Es braucu šīs 5 stundas pēc slidena ceļa un drebēju. Es nezinu, tas bija tāds drudzis pēc visas tās asins, pēc ko mēs piedzīvojam. Es domāju, protams, par to, vai būs uzbrukums parlamentam vai ne, pie kur palika Saša ar kameru. Un tad es iebraucu Rīgā, un Rīga jau bija pavisam savādāka. Rīga jau dzīvoja ar šo barikāžu noskaņu. Jā. Es domāju, ka tās nebija bailes, kas sadzina cilvēkus. Rīgā parlamentu, ministru padomu, televīzijai, pie televīzijas un pie radio. Es domāju, ka tā bija tāda vajadzība vienkārši sanākt kopā, lai izveidotu šo dzīvo barikādi, šo kori, lai vienkārši nostātos un aizsargātu to pēdējo, tās pēdējās brīvības saliņas, kas mums vēl tajā brīdī bija. Arī savu grupu, pārējo grupu, es satiku līdz šīm pašām barikādēm. Mums nebija nekādas normas, ka mēs sāksim veidot kaut kādu filmu. Pie manis atnāca Andrs, operators no iepriekšējās filmas. Pēc tam vakarā jau uz barikādēm es satiku arī Vidu, Antru, Normundu. Un tā viņi viss atnāca un mēs vairs neizšķīrāmies. Jo it kā nevarēja iet prom, it kā vajadzēja arī mums būt uz kaut kādām barikādēm. Skaidrs, jā, tas nogādīja. Skaidrs, bet viņš ir, bet tas uzbrukums beidzies vai vēl turpinās? It kā beidzies ir, jā? They'll take Blackberry. Jūs tūlīt braucies tur ir? Skaidrs. Viņi tūlīt brauks turien vispār. Varbūt mums arī var laist turien. Aizmetam vēl. Labi, просто Klaukas.
Nu, viņi pa saviem šāva, nu es tā. Ienāk iekšā, izvalk ārā. Saka, mierīgi eju, reiz tam bigums suka laidnu no kāju pa kundārtu. Tie tur nostājās, tur tilta galā. Tad viņi savā starpā sāk šaudīties, un es tišu tālāk pa ielu, tur svaigi. Tā arī teica. Jā. Kamēr uzvarēsim, kamēr būs brīva Latvija. Savādāk pats dārgāks cilvēkam brīvi. Nebūs brīva republika, nebūs brīvs cilvēks. Tie paskatās, ko viņš te dara. Viņa teica, es zinu, ko viņš tur dara. Lai sēž vai dienu, vai nakti, vai gadu. Cik vajag, tik šodien jau godīgi cilvēki, vismaz bumbas nemet apakšā zem mašīnu. Šitam vismaz. Vakar te meta pudeles un visās degošas, bet šodien neviens nemet nekā. Kas kurina šo uguni zem šī lielā katla, kurā mēs visi vāramies, ja? Kurā mūs grib padarīt par ienaidniekiem, ja? Par nolikt uz dažādām barikādēm. Jo es šodien redzu šajās barikādēs, kas ir Rīgā, es redzu tikai divus pretmetus. Tie ir cilvēki, kas tic kaut kādai nākotnē, kas saistīti ar mūsu tautu, kas tic brīvībai, ja, kas tic iespēju būt šajā Eiropas mājā. Un šai otrai pusē, kas grib atgriezt atpakaļ šo veco laiku. Principā tas ir revanš par zaudēto iespēju manipulēt ar cilvēkiem, manipulēt ar būt par šīs spēles, lielās spēles vadītāju. Вооруженных сил
СССР, призванные защищать интересы народа и сохранить целостность нашего государства, Союза Советских Социалистических Республик, верные своему конституционному долгу, полностью поддерживанием требований трудящихся республики о немедленной отставке Верховного Совета и Совета министров Латвии. Комитет общественного спасения берет на себе ответственность за дальнейшую судьбу Советской Латвии, провозглашает о переходе его руки всей государственной власти на период стабилизации обстановки, распуске Верховного Совета и правительства. И возникли в обстановке жесточайшего кризиса. События, которые произошли в Вильнюсе и Риге, ни в коем случае не являются выражением линии президентской власти, ради которой она была создана. И поэтому решительно отвожу всякие спекуляции, все подозрения и надежды. Nav 20. gadsimts prātā, bet es tik padomāju, pirms kaut kādiem 25 gadiem es staigāju kā students pa Rīgas centrālo ielu, kā tur viss satiks, un ka tagad te mēs sēžam kā viduslaikos un skatās tur, kurinās ugunskatiņš. Tāda kaut kāda, drīzāk tāda vēl kalpa sajūta. Nekā tā. Cik ilgi jūs esat gatavs te sēdēt? Nē, nu, praktiskā dzīve tomēr ir dzīve. Nu, es pat domāju, ka es šodien būtu aizbraukšu un atkal atgriezīšos. Tā jau, vai jūs varat pateikt, kas notiks un kurā brīdī? Vieglāk morāli droši vien, tad kaut kas notiek. Ja pagaidīšana tā. Nu, vismaz man personīgi. Kāpēc kaut galā? Es domāju, ka armija necelsies roka, ka mēs tad neapbruņot sēžam. Tāpēc arī sēž, nekas nebūtu. Es domāju, ka Gorbačovs divreiz neatļausies tādu lietu. Es aizstāvu pats savu mīļo tēvu zemīti. Bet tā jau tomēr ir kā vīru lieta. Bet ja vīram augstās spiediens un viņš nevar atnākt, tās ģimenes gods kādam ir jābūt šeit. Un jums veselība labi, jūs viņu vietā? Es par abiem. Sieviešiem ir vienmēr jābūt stipriem. Mēs esam ieguvuši kādu noteikti pārliecības daļu. Esam uzzinājuši, ka ir ļoti daudz cilvēku Latvijā, kuri ir gatavi uz kaut ko vairāk nekā aiziet tikai uz manifestāciju, vienoties dziesmu svētkos. Mēs vēl nezinām, kā tas būtu īstenībā, ja būtu kāds traģiskāk notikumi. Grūti teikt. Redz, ir daudzas lietas, kuras nevar zināt iepriekš, kuras var uzzināt tikai tad, kad viņas notiek. Uzzināt, vai tu tieši esi gatavs mirt par kaut ko, var tikai uzmirst.
Отойди! Veči, nākiet palīgā, brīdis ievainots. Gidi, varbūt es apšaus viens. Ko? Nu, vai medicīniskās mācināks? Ko? Nu, vecais mēģina. Mēģinām. Varētu tik līdz tā lielai, mēs nevarētu mest sakot. Sūdīgi nav, vai nu izgāja cauri, vai esam kaut kādu tur. Ja kāds var nākt palīgā, ja viens ievainots.
Vai šīs mašīnas šoferis vai nav? Vēl viena vajadzīga. Te būs daudz, vajag tik saukt pačam. Turies, kur ir? Arī pagaidi. Nu trāpīja, nu.